Šajā skaistajā dienā vienā no vietām, kuram mēs patiesu prieku varam saukt par Jūrmalas ankuru vietām. Un cik zīmīgi, ka tieši šodien domas sēdes laikā tika pieņemts lēmums, ar ko šis muzejs un tā filiālis kļūs vēl pieejamākas jūrmalniekiem un Jūrmalas pilsētas viesiem. Tātad apmeklējums bez maksas. Par pašu muzeju. Tiešām kā Fēniks no pelniem, no veļas mazgātavas, no ķīmiskās tīrītavas, tas ir kļuvis par vienu no labākajām izstāžu zālēm, vienu no modernākajiem muzejiem Latvijā. Jā, mēs zinām, vēl jāpabeidz 3. kārta, problēma daudz, bet gan mēs to izdarīsim. Bet šobrīd negribas runāt par problēmām, šobrīd gribas atzinības rakstu pasniegt Jūrmalas pilsētas muzeja 50 gadu jubilejā muzeja kolektīvam un direktorei Intai Baumanai. Labdien, dāmas un kungi! Es sirsnīgi apsveicu muzeja kolektīvu šī brīnišķīgajā jubilejā. Un šo dāvanu domes vārdā es vēlos pasniegt arī šīs brīnišķīgās komandas kapteinim, muzeja vadītāji Intai Baumanai. Un liels paldies jums par čaklo un ražīgu darbu. Un lai turpmāk jums arī veicas. Paldies! Jā, un vēl tiem, kas neko nesaprot no mākslas, ja tam var apiet apkārt, tā ir skulptūra. Ja to var piekārt pie sienas, tā ir glezna. Šoreiz mēs jubilejā dāvinām no pilsētas domes pavisam nesen no mums aizgājušā Ralfa Jansona lielisko gleznu, lai jūsu kolekcija papildinātos. Un no savas puses solu, ka dome arvien rūpēsies, lai muzeja kolekcija varētu tikt papildināta ar jauniem un skaistiem darbiem. Paldies jums, muzejnieki, pēc aicinājuma!